Labvakar, mīļie jaunieši! Labvakar visi Award programmas Latvijā līdzdalībnieki! Vispirms vēlos apsveikt šo kustību ar tās noticējušiem jau 5 sekmīgiem darba gadiem šeit Latvijā un līdz ar to visus, kas viņā ir ņēmuši dalību. Jauniešiem visās Latvijas malās tā ir bijusi izdevība parādīt, ko viņi spēj, un atklāt sevi tādas talants, dotības un intereses, kādas varbūt līdz tam brīdim viņi nebija vēl pamatnījuši. Man tas šķiet visskaistākais pie šīs programmas, ka viņa sniedz katram savu individuālo pašatklāsmes un attīstības ceļu, tai pašā laikā iespējas iegūt jaunus draugus, kontaktēties ar līdzīgu interešu jauniešiem no citām vietām un pat arī no citām zemēm. Es īpaši vēlos apsveikt 3 meitenes, kas ieguvušas zelta līmeni jau šogad, tāpat tās arī visus sudraba un bronzas nozīmju ieguvējus. Jūsu dzīvē ir ienākuši šie cēlmetali gluži kā olimpiskajās spēlēs, bet pretēji sportistiem, kuriem bieži viņu sportiskais mūžs varbūt pietiekami īs, jo tā disciplīna, kuru viņi piekopja, var būt ārkārtīgi prasīga. Es ceru, ka tas ceļš, ko jūs esat aizsākuši paši savā attīstībā, labdarībā un kontaktēšanās ar citiem, jums turpināsies visa mūža garumā, un ka blakus bronzai un sudrabam un zeltam, ko jūs šeit iegūsiet kā ceļazīmes, viss jūsu nākamais dzīves ceļš būs ļoti bagāts ar visām iespējamām krāsām, un varētu tikai jums no savas puses ieteikt, atcerieties, ka mums tagad ir visas dainapūras pieejams internetā. Un tātad, ja jums interesē kādas tautas dziesmas, vai tas būtu par zeltu, par sudrabu vai par varu, vai par jebkuru citu krāsu, tad tas ir dažus klikšķus tikai attālumā no jūsu rokas, lai tā kaut ko sasniegt un iegūt. Bet jūsu projektos es jums novēlu visiem turpināt censties uz priekšu un uz augšu, gluži kā olimpiādē, bet atcerieties, ka tas jums būs visa mūža garumā, tāds maratons, kuram lai vienmēr jums pietrūks, lai jums nepietrūks spēku, lai jums vienmēr pietiek uzņēmību un apņēmību. Visu to labāko un man sirsnīgākie sveicieni un apsveikumi visiem par viņu panākumiem. Atā!